Labdien, mīļie bērni! Mani sauc Agnese, un šis ir mans labs draugs Džimba. Un mēs priecājamies, ka jūs šodien atkal esat kopā ar mums. Šodien mēs ar Džimbu gribētu, lai jūs noskatāties mazu filmiņu par Janci un Albertu onkuli. Un skatoties šo filmiņu, domājiet līdzi, vai Jancis šajā gadījumā rīkojas pareizi. Un kā šādā gadījumā rīkotos jūs? Skatamies! Nu, mēs esam beidzot mājās. Nu, ģērbimies. Kā tev gāja šodien bērndārzā? Petrīt man nedod savu jauno mašīnu. Kādu mašīnu? Savu jauno, ja? Jā. Bet tev taču pašam daudz mantas ir. Nu, nekas. Rītā paņemsi savu jauno mašīnu, labi? Jā. Nu, vēlkam. Tā. Parādi, kāda tev ir netīra mute, šmulis mazais. Kā tu esi nošmulējies? Es tev tieši šodien nopirku jaunas putiņas, varēsi iet vannā. Bija? Jā. Rekur, es tev tur nopirku. Zaķi skrien uz vannu. Es izdarīju šitā. Mēs tur pielēdīsim putiņas, viņas pasmēto kādu puti. Jā. Tad tev ģērties nost. Man šķiet, ka mēs izliesim visu. Nu tā, lai būtu kārtīgi. Es iešu lejā taisīt vakariņas, tu paplunčājies ūdenī, ja? Reku tev kuģīts paplunčājies. Domāju, ka viens nebūs mājās, bet tomēr ir. Sveiks, Albert! Cik labi, ka esi ieradies. Man tieši vajadzīga palīdzība. Jancis jāpieskat, aizmirst nopirkt veikalā krējumu. Vai varēs pieskatīt viņu? Janci! Alberts atnāca pieskatīs tevi. Es aizskriešu uz veikalu. Nu, labi. Ģērbies tik nost. Čo mazais? Nu, palīdzēšu tev dupsītām. Sarunāju mammai, ka tu neteiksi, ka es tev esmu dubs mazgājis. Naids paliek mūsējus noslēpums. Labi? Sarunājumi? Jā. Tas būs mūsējus noslēpums. Labi? Jā. Un mammai nevienu vārdu. Nu, Jančki, viss kārtībā? Jā. Nu, ģērbjamies pamazītēm. Kā jums šķiet, bērni? Vai Alberta onkulis drīkstēja nākt vannas istabā, tad, kad Jancis bija vannā pliks un mazgājās? Kā tev šķiet, Džimba? Vai viņš to drīkstēja? Nē, Alberta onkulis nekādā gadījumā nedrīkstēja iet vannas istabā. Un tagad paskatīsimies, kā Jancim būtu bijis jārīkojas šajā gadījumā pareizi. Skatamies! Čo mazais? Alberta onkuli nenāc iekšā, es esmu pliks. Droši vien jau, ka tev patīk kaut kas. Kur tev kuģīts pazudis kaut kur te ir, ja? Alberta onkuli, neciec man, es visu izstāstīšu mammai. Bet nesaka. Sarunājam, ka kurš būs? Nē. Es visu izstāstīšu mammai, kad tu aitiki man dupsi.
Cik labi, ka tu biji tik drosmīgs un man to izstāstīji. Tātad, mīļie bērni, vienmēr atcerieties, ka ķermenis ir kaut kas īpašs, kas pieder tikai un vienīgi jums, un neviens cits to tāpat vien nedrīkst aiztikt, it īpaši jūsu ķermeņa privātās daļiņas. Un ja kāds pieaugušais vai bērns kādreiz to mēģina darīt, tad jums vienmēr vajadzētu teikt, nedari man tā, man tas nepatīk. Bet ja šis cilvēks turpina to darīt, tad jūs atkāpjaties, skrienat prom un nekādā gadījumā to neturat noslēpumā. Un vienmēr par to pastāstat kādam pieaugušam cilvēkam, kuram jūs uzticaties un ar kuru kopā jūs jūtaties droši. Kas būtu tie cilvēki, kuriem jūs par to varētu stāstīt? Mamma. Bet ja mammai nav laika dzirdēt, ko jūs stāstat, tad jūs nekādā gadījumā neapstājieties un ejiet tālāk pie tēta par to pastāstīt, un ja tētis nedzird, tad pie citiem pieaugušiem, un tad, ja neviens cits to nav dzirdējis, tad atnākot uz bērndārzu vai skolu, vienmēr par to pastāstat savai audzinātājai vai skolotājai, kuri jūs uzklausīs un mēģinās jums vienmēr palīdzēt. Vienmēr to atceraties un nekad tādas lietas neturat noslēpumā. Sarunāts? Labi! Atā! Līdz nākamai reizei!